Give a cruise seats for landing. Sveiki! Tie, kas mani vēl nezina, mani sauc Elīna, un es atrodos Spānijā pilsētā Ronda. Šodien bija traks rīts visai. Es ielidoju Malagā, Spānijā. Spānijā es neesmu pirmo reizi, es esmu ļoti daudzās pilsētās jau bijusi, bet šis atšķīrās man no visiem pārējiem braucieniem ar to, ka es biju rezervējusi iepriekš mašīnu, bet pirmo reizi mūžā man mašīna neiedeva. Un tas mani izčakarēja visus plānus. Un kāpēc man neiedeva mašīnu? Tāpēc, ka nebija īstā kredītkarte. Tas skan visai absurdi, tāpēc, ka vienmēr, kad es esmu ņēmusi automašīnu, man pieņemsim Revolūts der karte. Vai arī vienkārši samaksāju iemaksu ar skaidru naudu, bet šoreiz viņi atteicās gan skaidru naudu, gan Revolūtu, kā arī man bija cits Vācijas kartes paņemtas, tas man arī nederēja. Un visai traki man bija. Bet ļoti skaisti. Es esmu kaut kādā parkā vispār patreiz. Bet es tomēr nepadevos. Es gāju lidostā un meklēju uz vietas, kas man varētu iedot uz turpmākām 4 dienām, izīrēt mašīnu un kad es varētu norēķināties ar skaidru naudu vai ar citu karti, kas man derētu. Un man izdevās, protams, jebkurš, kas ir ņēmis lidostā mašīnu uzreiz pēc sava lidojuma, iepriekš to nerezervējot, sapratīs, ka dabūju mazliet pārmaksāt. Jā, arī es dabūju mazliet pārmaksāt, bet es domāju, ka tas būs to vērts. Un es kaut ko vismaz redzēšu. Jā, es palaidu šodien garām diezgan daudzas jau lietas, ko es gribēju redzēt, bet tā dažkārt notiekās par laimi, man visai reti tā notiekās, kad es aizēju pavisam tālu no sava maršruta, bet es ceru, ka visas turpmākās dienas man gan saulīte sildīs un utinās, gan arī es turēšos pie visiem saviem plāniem. Un esmu nonākusi panorāmiskā skatā.
calle de la Bola, shopping. Lai kaut ko redzētu, ir jāpārliecās pāri. Bet dēļ savas drošības lekt uz malas nevajadzētu. Geogrāfiski Ronda atrodas ļoti neparastā vietā. Tā ir starp klintīm un aizām ieskauta. Lejā ir izveidota taka, pa kuru cilvēki staigā, protams, ar ieejas maksu, bet, diemžēl, man tam visam nav laika. Kā jau Andalūzijā, tipiskās flīzītes. Izskatījās interesants muzejs, bet, diemžēl, arī tam man nav laika. Ir jau vakars, uz vakaru jau vieta. Un es tikai tā mazliet paklaiņošu. Kad satumsīs, tad es ieraudzīšu pilsētu vakara apgaismojumā un došos uzēst varbūt peļu, viņu tradicionālo ēdienu. Peļa un dažādas uzkodiņas, tapas. Apskatīšos vienu muzeju. Kamēr vēl kaut kas ir vaļā un nav jau vēl cieti. Es jau dzirdu ūdens sakalpo. Gan jau tur aiz tām durvīm ir kaut kas ļoti īpašs un interesants. Varēja vismaz kādu ziltiņu ielaist vai man. Jā, šī vieta man patīk paskatīties. Un šie nav vārkslīgi, ja? Es tagad paskatīšos. Tik burvīgi. Paskatieties, kādi atspulgi.
kādas durvis, rakstainas, koka. Un neviena cilvēka te nav. Tur tikai 2 mīlnieki noslēpušies, to neskatieties. Pilsētā ļoti daudz panorāmisku vietu ir, kur var redzēt, ka tās klintis ir tiešām ļoti iespaidīgas. Dažādas vēsturu laikmetu paliekas. Te var pamatīgi galvu atsist, ja neuzmanās. Un šeit ieskriet stiklā. Tur ir skeleti. La agricultura y la ganadería. Minka, uz kurien tu tā skrien? Uz mājām? Peles tevi gaida. Nē, kaķu tante baru. Iešu apskatīties arābu būvētu tiltu. Mans ceļš iet garu laukiem. Tas izskatās pēc aizsargu mūra. Es gan īsti nezinu, no kā viņa aizsargājās, bet iespējams, kā no pašiem arābiem. Augšā redzams arābu būvētais tilts. Lejā ir taciņa, pa kuru var iet. Kāpnes, mūris un tilts. Var redzēt, cik sens un laikmetus izturīgs. Rondā es ierados vēlu, bet tas nekas, jo man sanāca gandrīz visu apskatīt, jo pilsēta nav liela un ir viegli staigājama. Apskates objekti nav daudz, bet tilts, mūri un lielās aizas ir ļoti iespaidīgas.
Es gāju garām un pēkšņi ieraugu pāvus. Laiks vakariņām, labu apetīti! Tagad pēc vakariņām laiks man ir doties uz savu nakts mītni, bet rītdien jau man ir plānos paliels pārgājiens dabā un jauna pavisam pilsēta. Kas tas būs? Jāgaida rītdiena.